Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu enerģētikas ministrs Kriss Raits intervijā laikrakstam Financial Times norādījis, ka Eiropas valstīm, ja tās vēlas, lai ASV pastiprina sankcijas pret Maskavu, jāatsakās pirkt Krievijas naftu un gāzi. Raits ierosināja Krievijas energoresursus aizstāt ar ASV sašķidrināto dabasgāzi, benzīnu un citiem produktiem. Viņš uzskata, ka tas ļautu Eiropas Savienībai ievērot ar ASV noslēgtā tirdzniecības nolīguma nosacījumus, kas paredz Eiropas valstīm līdz 2028. gada beigām iegādāties ASV energoresursus $750 miljārdu apmērā. Frontē Ukrainas austrumos Krievijai ir liels pārsvars karavīru skaita un kara tehnikas ziņā. Par to šodien paziņoja Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis, piebilstot, ka galvenajās koncentrācijas zonās Krievijas karaspēks var gūt arī 4 līdz 6 reizes lielāku pārsvaru. Arī ASV Domnīca Kara studiju institūts konstatē, ka Krievijas karaspēks augustā pavirzījās uz priekšu Ukrainas austrumos, tiesa nedaudz lēnāk nekā iepriekšējos mēnešos. Krievija pašlaik ir okupējusi aptuveni 20% Ukrainas teritorijas. Londonas metro darbinieku streiks šodien ievērojami traucējis metro darbību. Streiks sākās vakar un turpināsies līdz ceturtdienai. Sagaidāms, ka šajās dienās vilcieni nekursēs nemaz vai arī kursēs tikai daži. Latgalē pagājušajā nedēļā notvērti 14 nelegālie migranti, kurus pārvadāja kā uz kāzām dekorētas automašīnas Porsche Cayenne un Volkswagen Touareg. To vadītāji mēģināja aizbēgt no robežsargiem. Kopumā brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 88 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ svētdien robežu atļāva šķērsot 7 migrantiem. Daugavpils pašvaldība iecerējusi apvienot mājokļu komisiju un īpašuma komisiju, izveidojot mājokļu un īpašuma komisiju. Lai iesaistītu sabiedrību atsevišķu pašvaldības funkciju vai uzdevumu pildīšanā, pašvaldībā līdz šim darbojās 8 komisijas. Tās bija administratīvā komisija, pilsētu būvniecības un vides komisija, transporta komisija, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija, veselības aprūpes plānošanas komisija, mājokļu komisija un īpašuma komisija. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saistošo noteikumu projekts, kas paredzēja izmaiņas, bija publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē. Par saistošo noteikumu projektu viedokļi saņemti netika. Šodien notiek Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas sanāksme. Daugavpils pašvaldības dome šogad 14. augustā pieņēma lēmumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas 1.0 un vides pārskata projekta nodošanai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts līdz 26. septembrim. 13. septembrī Daugavpils cietoksnī notiks Eiropas kultūras un mantojuma dienu pasākumi, tos organizē Daugavpils cietokšņa un mūzeju pārvalde. Šogad dienu tēma visā Latvijā ir kustamais kultūras mantojums, tādēļ ekskursijās īpaša uzmanība tiks veltīta cietokšņa lielgabaliem un to nozīmē vēsturē. Pasākuma laikā apmeklētāji ne tikai iepazīs artilērijas vēsturi, bet arī atklās plašāku un daudzveidīgu priekšmetu mantojumu, kas saglabājies Daugavpils cietokšņa teritorijā. Rīt lidostas ielā 4 Locikos noritēs Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības rīkotā industriālā parka Altop informatīvā diena. Tajā piedalīsies potenciālie nomnieki un mediju pārstāvji. Interesentus iepazīstinās ar ražošanas ēkas būvniecības procesu un piegulošo teritoriju, varēs uzzināt par Latgales lielākā industriālā parka izveides gaitu un saņemt aktuālo informāciju par nomas tiesību izsoli. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio